Sniega šķūrēšana ir tikai viena no daudzajām lietām, ko ietver apsaimniekošanas bizness. Pakalpojums, kur saviem klientiem piedāvā Latvijas telpu uzkopšanas un komerc objektu apsaimniekošanas uzņēmums Clean House. Raidījums Latvija var devās šo kompāniju apciemot, lai uzzinātu, kas uzņēmuma 15 gadu darbības laikā iespējas un cik tālajoši ir tā mērķi. Šis ir viens no mūsu objektiem, saules akmens. Es domāju, ka visi Latvijā viņu zina. Salīdzinoši varētu teikt, ka šādu saules akmeņus ik vakaru, ikdienu mēs apsaimniekojam 50. Ja, tad tas ir mūsu šī brīža Latvijas apjoms, ko mēs darām. Un šobrīd aktīvi jau kā pusotru gadu mēs esam sākuši strādāt Armēnijā. Un šobrīd Armēnijā mēs apsaimniekojam precīzi 3 šādus saules akmeņus. Jā, šobrīd mēs atrodamies vienā no mūsu īpašiem klientiem. Tas ir, es varētu teikt, pat pirmā tāda lielā jaunbūva Latvijā. Ja, teiksim, šis ir tāds labs piemērs, kā vajadzētu organizēt to apsaimniekošanas procesu. Jo, principā, šajā konkrētajā ēkā, saules akmenī, mēs jau pieslēdzāmies un sniedzām risinājumus, apsaimniekošanas risinājumus jau tad, kad vēl, principā, ēka tika plānota vēl. Ja? Tad sākās pirmie, būvniecības darbi, tad jau mēs slēdzāmies klātam un devām kvalitatīvus risinājumus, ko uzlabot, lai pēc ēkas uzbūvēšanas šie apsaimniekošanas izmaksas būtu maksimāli minimizētas. Ja? Un šeit, es teiktu, par ļoti, par daudz ko ir ļoti padomāts. Šobrīd es varētu iepazīstināt ar Zemgus, kas ir šīs ēkas pārvaldnieks un ikdienā nodrošina to, lai visi apsaimniekošanas darbi noritētu veiksmīgi un patstāvīgi. Mūsu galvenais uzdevums ir palīdzēt ātrāk nodrošināt visu darbību, lai netraucētu klientam. Tad viņš pēc tam aiziet projām, mēs visu satīram, viņš no rīta atnāk, viss jau ir kārtīgs, tīrs un ne par ko viņam nav jāuztraucās. Teiksim, šis bija, es teiktu, pirmā bezdalīga tirgū Latvijas, kas pieņēma lēmumu, kad viņa grib klients grib nodarboties ar savu tiešo biznesu. Un ēku apsaimniekošana nav viņa tiešais bizness, un viņi bija pirmā bezdalīga, kas teica, ok, mēs esam gatavi outsourcēt pilnu apsaimniekošanu. Ne tur klasiski bija, teiksim, kad pirka uzkopšanas pakalpojums, ja, bet šeit ir runa par pilnu apsaimniekošanu, šī ir pirmā bezdalīga. Un tajā laikā tirgū nebija tādu kompāniju, un tad, principā, mēs kā kompānija, kas sāka kā uzkopšanas pakalpojums sniedzējs, vienkārši, paņēmām spēcīgu komandu, ja, kas apsaimniekošanā bija, strādājuši citos uzņēmumos, kas bija veikuši iekšēju apsaimniekošanu, ja, un mēs izveidojām spēcīgu komandu, un startējām šajā konkursā. Un tās filozofijas līdzīgas bija, ja, ar klientu un mērķi un sapratni par to, ko nozīmē klientu servis, ja, kvalitīvs pakalpojums. Un tad jau 8 gadus jau strādājam. Iesākums būtu jāskatās ģimenē. Ja, mēs vecākiem bijām 3 bērni. Un zināmā mērā tas jau, kad tu dzīvo daudz bērnu ģimenē, tas uzliek tādu challenge, ka tev ir jākonkurē savā starpā par vietu, par kaut kādu uzmanību. Pirmais tāds nopietnais bizness kopā ar brāli kaut kādā 13 gadu vecumā sapratām, ka vajag papildus kaut kādas ieņēmumus. Pirkām vairumtirdzniecībā botas, pārdevām uz tirgus saviem klases biedriem un studiju biedriem brālis tajā laikā. Tā kā tā kāre uz papildus ieņēmumiem, kas radītu kaut kādu neatkarību arī no vecākiem, zināmā mērā tā jau ir no bērnu dienām. Kristapa pirmā nopietnā darba vieta bija laikraksts Dienas bizness. Pārdodot tajā reklāmas vietas, viņš iepazina biznesa pasauli un tikās ar dažādu nozaru uzņēmējiem. Tagad kopā ar brāli Mārtiņu viņa vada kompāniju, kas ir nozares līdere Latvijas tirgū. Šī ideja vienkārši radās kā viena no idejām. Plus vēl tam, ka tagad atceros, bija tajā pašā Dienas biznesā raksts par kaut kādām nozares kompānijām pasaulē, un tad pavīdēja viens raksts par to, ka
pasaules lielākā apsaimniekošanas uzkopšanas kompānija. Uz to brīdi, tur kaut kādā 97. gadā, nodarbina 300 000 darbiniekus, apgrozījums kompānijas ir 3 miljārdi eiro. Un tad tu lasi un redzi, ka īstenībā Latvijā šī pakalpojuma vienkārši nav. Un tad tu saproti, ka tam ir potenciāls. Un tajā brīdī viens liels starptautisks uzņēmums pieņēma lēmumu, ka viņš šo pakalpojumu pats vairs neveiks saviem spēkiem, bet pirks ārpakalpojumu. Un mēs bijām īstajā laikā, īstajā vietā, teiksim tā. Bet šobrīd mēs ejam uz tehniskajām telpām, lai parādītu, kā šādām lielām, skaistām biroja ēkām, kāda ir šī iekšējā asinsrite, lai tā ikdienas darbība noritētu komfortabli un nevainīgi. Tad varbūt tās. Šī ir tāda, kā saucamā galvenā smadzeņu BMS sistēma. Viss pārvadās no viena datora. Un šis mums ir Arvis, viņš mums atbildīgais par BMS sistēmām ir. Viņš pastāstīs nedaudz sīkāk par šo sistēmu. Tehnoloģisko cauruļvadu garums ēkā ir 50 km. Un šī sistēma spēj pilnībā nodrošināt, uzraudzīt par to, vai nav viņa bojāta, kādas temperatūras plūst. Respektīvi, ja notiek kaut kāda problēma, mēs uzreiz datorā redzam, kurā stāvā, kurā vietā ir šī problēma. Un uzreiz mēs, redzot jau pa dienu redzot, vakarā jau ziņu saņem zemgus, ka tur ir jāsūta cilvēks, un tā problēma ir jānovērš. Telpu temperatūra zonās stāvos tiek monitoringot 24 stundas diennaktī. Šeit mēs redzam patieso telpas temperatūru un uzstādītā telpas temperatūra. Tas jau ir pasūtītāja saskaņots noteikts komforta līmenis, pēc kura arī tiek uzstādīta šī temperatūra. Tagad mēs dosimies uz sūkņu staciju, augstā ūdens ievadu, čilleru telpas. Pēc būtības viss atrodas pārsvarā mīnus stāvos, kas ir zem klientiem. Vienīgais, kas mums ir katla telpa, tā ir augšā. Un šeit mums redzam augstā ūdens ievadi, ugunsdzēsības sūkņu stacija, boileri, karstā ūdens, un tas viss iet mums uz augšu no lejas. Tad mēs redzam, objekts ir 8 gadus atpakaļ uzbūvēts, un es teiktu, ka daudzos objektos tāda kārtība pazūd jau pēc pirmā mēneša. Protams, Latvijas tirgus ir maziņš. Mēs zinām par katru objektu, mēs zinām, kas jau, teiksim, kad ir uzbūvēta sēta, mums, kā nozarē strādājušiem, mums ir jāzina, kas tur būs, kas ir būvnieks, kas ir pasūtītājs, un mums jau principā no tā brīža ir jāsāk uzrunāt klients, mūsu pārdošanas daļai jāsāk iepazīstināt potenciālais mūsu sadarbības partneris ar to, ko mēs varam izdarīt, kas ir mūsu kompetences, un jāsāk piedāvāt jau tagad tas risinājums, lai, kā jau mēs arī runājam, lai gala rezultātā klients ņemtu vērā kaut kādas mūsu kompetences, ko mēs esam uzkrājuši, lai beigās, pieņemsim, klasisks gadījums, pieņemsim, šī ēka, šo ēku bieži vien, aizbraucot uz Armēniju, ir arī šādas ēkas uzcelts, un viņi nav izdomājuši risinājumu, kā šo ēku, teiksim, mazgās no ārpuses. Tad viena nianse, bet to ir ļoti svarīgi paredzēt tieši būvniecības procesā un izstrādāt tehniskos risinājumus, lai to varētu izdarīt maksimāli lēti un efektīvi. Tagad esam atbraukuši uz Cleanhouse centrālo biroju, kur tad iesim iekšā, ārā ir augsts. Tad, šī ir tā vieta, kur top lielas, labas idejas. Atrodas mūsu lielākais pamatlīdzeklis, resurss komanda, kas tad taisa tos rezultātus, kādēļ tad mēs arī tiekam rādīti šodien raidījumā. Čau, čau, čau! Mēs esam klāt. Jā. Gaidījāt? Jā. Šie ir galvenie cilvēki, kas ikdienā strādā, kur mēs objektos, tad pārvaldnieks, servisa dienas studītāji atbildīgi par to, lai objektos mūsu klientu objektos tiktu nodrošināt kvalitīvas apsaimniekošanas pakalpojumus.
Jā, šeit ir, ja teiksim, šī ir nosacīta ražošanas pakalpojumu nodaļa, tad šeit ir arī atbalsta funkcijas, pārdošanas daļa, apmācību daļa, apsaimniekošanas daļas vadītāji. Šeit ieiesim pie meitenēm. Labdien. Kā jums iet? Strādājam. Te strādā cilvēki, kas strādā ikdienā ar naudu. Ja vispārējie cilvēki strādā ar cilvēkiem, tad šeit ir galvenie finansisti mums. Viena no būtiskajām sastāvdaļām, lai klients tiktu kvalitatīvi sākotnēji apkalpots, ir pārdošanas daļai. Un te ir īstenībā tas radošais stūrīts, kur rodās tās vīzijas, kuras īsteno mūsu apsaimniekošanas daļu. Jā, tā kā, mērķi ir ambiciozi, plāni ir lieli, jā, teiksim, šobrīd vienā tirgu mēs esam nostabilizējušies, eksporta tirgu, jā, teiksim, Latvijā mēs arī esam jau, teiksim, jūtamies stabili, tad, ir tur jaunas ambīcijas. Un tas ir jāliek lietā un atbildīgs par to, lielā mērā ir tieši Valdemārs. Zvana klienti jau no visām pusēm, tā kā. Arī būtiska sastāvdaļa, lai gala rezultātā klients saņemtu kvalitīvu pakalpojumu un darbinieki būtu maksimāli efektīvi, ir Sofija, kas ir apmācību daļas vadītāja, kas ir tieši atbildīga par to, lai cilvēks, lai maksimāli tas cilvēks būtu, lai viņš būtu zinošs par to, ko dara, un lai viņš strādātu ar maksimāli labākajiem instrumentiem, tehniskiem risinājumiem. Ja? Cilvēks plus tehnika, ja, teiksim, apmācības, ja, teiksim, tas ir rezultātā mēs varam dabūt to efektīvāko rezultātu. Ir tā, ka darbinieki tiešām mēs atvieglojam darbiņu viņiem pašiem, ja, ar to, ka mēs piedāvājam labāku inventāru kvalitatīvu, ja, un, protams, ka viņiem darbs patīkamāks paliek, ja, un vieglāk viņiem to darbiņu padarīt, un tiešām ir rezultāts. Svarīgs cilvēks uzņēmumā ir Alvis, ja, Alvis ir tieši atbildīgs par tehniskā servisa nodrošināšanu, respektīvi visu inženieru komunikāciju apsaimniekošanu, ko mēs darām paši saviem spēkiem, ir Alvi rokās, ja. Alvi pārvaldībā zem viņa ir tieši pakļauti visi tehniskie darbinieki, ja, un viņš ikdienā tad viņus vada, dod uzdevumus, ja, teiksim, un arī domā un skatīties, kurā virzienā attīstīties. Kā viens no risinājumiem, kur arī sāk prasīt mūsu klienti un kurā virzienā mēs sākam strādāt, ir pie energoefektivitātes programmām, ja, lai respektīvi, ja uzņēmums šobrīd maksā par pakalpojumu pakalpojumiem kaut kādu summu X, tad viņš arī tajā virzienā skatās, kur ko var samazināt, un mums jādod ir risinājumi, un tas ir tas jaunais izaicinājums, kurā virzienā mums arī jādodās. Mūsu klienti ir ēkas, jo lielāka ēka un sarežģītāk, jo mums ir interesantāk, mums tur ir ko darīt, jo tur ir vajadzīgas kompetences. Ja, teiksim. Tur nevarēs vairs iztikt uzņēmums pats ar saviem spēkiem, tur viņam vajadzēs ārpakalpojumu. Un tur mums kā tirgus līderim ir jābūt un jāpiedāvā savus risinājumus. Tas ir visas komandas, ja, jo, teiksim, pārdot pakalpojumu. Visas komandas, sākot ar servisa darbinieku, ir ikdienā tīra, kādu no tirzniecības centriem vai kādu no mūsu objektiem, jo viņa veido priekšstatu par uzņēmumu, beidzot ar pārdošanas daļu, kuram tas ir tā kā tiešais pienākums. Šobrīd mēs esam atbraukuši uz Ķekavu, uz bērndārzu Bitīti, kur ikdienā mēs apsaimniekojam un kur ikdienā mācās 267 Latvijas nākušie lepnumi. Ejam iekšā. Mūsu pārziņā ir viss, gan šīs teritorijas, gan ēkas pilna apsaimniekošana, kas nozīmē, ka mēs darām visu sākot ar teritorijas telpu uzkopšanu, tehnisko apsaimniekošanu, visu inženieru komunikāciju apkalpošanu, ēdināšanu. Varam redzēt, kā bērni šobrīd ēd launagu un apsardzi. Bērnu dārzs Bitīte uzņēmumam Cleanhouse ir pirmais privātās partnerības projekts. Tautas valodā runājot, pašvaldība ēku ar visu apsaimniekošanu no būvniekiem nopērk līzingā, ko apmaksā 20 gadu laikā.
No ikmēneša maksājuma viena daļa aiziet būvniekam, otra apsaimniekotājam. Pašvaldībai vajadzētu sākotnēji ieguldīt pirmām kārtām milzīgas līdzekļus, lai realizētu šādu projektu. Tas ir numur viens. Un otrām kārtām viņiem vajadzētu šo objektu uzturēt patstāvīgi. Un tās ir jau, teiksim, tās mūsu izmaksas, uzturēšanas izmaksas. Un tā mūsu atbildība ir tāda šajā te privātās partnerības ietveros, ka mums pēc 20 gadiem šis bērndārs ir jāatdod tieši tāds pats, kādu mēs viņu esam, teiksim, pirmajā dienā, teiksim, saņēmuši. Ja, un tur ir tā atbildības sajūta, kas mums ir ikdienā strādājot, ka pēc 20 gadiem mums ir jāatdod nevainojams kvalitātes produkts. Jā, protams, sākumā likās, kā būs, un bijām pieraduši, ka paši tīram telpas un paši braucam iepirkt saimniecības preces nepieciešamās, un šeit mums nebūs tas jādara. To viss izdarīs apsaimniekotāji. Bet, laiks pagāja 2,5 gadi, un mēs esam tiešām ļoti priecīgi un gandarīti. Emerite ir atbildīga par šī un vēl viena Tukuma bērndārs, arī līdzīga projekta ikdienas apsaimniekošana. Un tad galvenā vērtība, kas ir mūsu vērtība, tā ir šie darbinieki, un primāri tie ir vadības līmeņa darbinieki, šajā gadījumā pārvaldniece, kurai bez tehniskām zināšanām, bez vadības prasmēm ir, šis objekts pieprasa arī mīlestību pret bērniem, un tas Emeritē ir ļoti izteikti, un par to ir liels prieks. Un gūst baudījumu ne tikai, teiksim, Emerita ikdienā strādājot ar bērniem, bet arī, es domāju, bērni, jo, kā mēs redzam šeit, viss ir ļoti pārdomāts un viss ir moderns. Bieži vien, teiksim, investori vai īpašnieki iegulda milzīgas līdzekļus, teiksim, ēkas būvniecībā, bet nepadomā, kad, teiksim, ilgtermiņā, lai tā īpašuma vērtība nekristos, vajag diezgan rūpīgi pieiet šai ikdienas apsaimniekošanai. Vienā no ministrijām, nesaukšu vārdā, mēs sākām viņu pārņēmām, teiksim, pārņēmām esošu objektu, strādāja 130 darbinieki. Saimniecības daļā strādāja 130 darbinieki. Mēs viņu pārņēmām, realitātē tur strādāja 25. Šobrīd šo objektu apsaimnieko 25 darbinieki. Vienkārši tas jautājums par to efektivitāti. Protams, to var darīt, bet tas mūsu pamatu uzstādījums ir tas, ka mums ir tas jāizdara gudrāk par mazākiem resursiem priekš klientu. Laikam ejot jutām to klientu vajadzības pieprasījumus, un mēs jau, teiksim, kaut kādus gadus 7 atpakaļ sākām nodarboties ar pilnu ēku apsaimniekošanu, visu inženieru komunikāciju apsaimniekošanu. Un principā tas, uz ko pasauli iet, kad vēl papildus nāk tāda servisa kā ēdināšana, kā apsardze, ko nodrošina, šis te servisu uzņēmums. Un šobrīd ar ēdināšanu šajā bērndārzā ir mūsu pāraudzībā. Šobrīd gan tie apjomi Latvijā ir salīdzinoši nelieli, ko mēs ēdinām, un tieši tādēļ mums ir labs sadarbības partners, kurš nodrošina fiziski to ēdināšanu, bet principā tā ģenerāla atbildība ir uz mūsu pleciem. Mūsu uzkopšanas servisu darbinieku telpa. Tad redzams arī, kas ir tā, kā jau es minēju, tā mūsu galvenā priekšrocība ir tas, ka mums ir profesionāli instrumenti un labi darbinieki, kas ir apmācīti. Un tad kopā saliekot šos divus saskaitāmos, mēs dabonam darbinieku, kurš dara kvalitatīvi savu darbu un efektīvi. Līdz ar to viņš tajā vienā stundā var izdarīt vairāk nekā, teiksim, neapmācīts darbinieks bez šiem, teiksim, visiem profesionāliem ķīmijas līdzekļiem, dažādām lupatiņām, kas ir paredzēti dažādām virsmām, teiksim, dozātoru, kurš pareizi sadozē ķīmiju, lai nebūtu tā, ka ķīmijas pat, teiksim, ka tas ir katras, teiksim, servisu darbinieces brīva griba, kā viņi atšķēdīs to ķīmiju. Līdz ar to ir šādas detaļas, ko, zina tikai profesionāls. Tā realitāte ir tāda, ka uzņēmumā strādā 600 darbinieki, no kuriem 550 ir servisu darbinieki. Tad pārējie, 40 cilvēki ir administrācija. Un no 40 cilvēku administrācijas pārvaldnieki un servisu dienestu vadītāji ir kādi cilvēki 20, kas ir atbildīgi par to, lai mūsu objekti to ikdienas rutīnu nodrošinātu, lai viss spīd un laistās objektos.
Mūsu biznesā ir tā, ja nav īpaši uzslava. Ja ir, tad ir sūdzības. Un, ja ir klusums, tad viss ir kārtībā. Un es teiktu, ka mums šis sūdzību apjoms ir ļoti mazs. Līdz ar to es jūtu kaifu no tā, ka mēs spējam to nodrošināt. Labdien, labdien, labdien. Labdien. Privātās partnerības šajā projektā mums visi šie objekti bija jānodrošina, protams, ar visām mēbelēm. Arī nododot pēc 20 gadiem visām mēbelēm jābūt nevainojamā kārtībā. Tas ir arī šī privātā partnera uzdevums. Tad nodrošināt jau gatavu līdz atslēgai objektu. Par galveno Latvijas bagātību Kristaps uzskata latviešu prātus un spējas. Tieši tāpēc Clean House atbalsta izglītības programmu Iespējamā misija. Tā Latvijā cenšas kā vērtību nostiprināt izglītību. Mums nav tādu resursu kā Krievijā vai Azerbaidžānā, kur ir gāze, nafta, bez koka, kas ir mūsu ar viens no resursiem un izvietojam. Tomēr tas galvenais mūsu resurs ir cilvēki. Un es teiktu, izglītoti cilvēki ir tā mūsu galvenais veiksmes stāsts. Un, ja tie būs zinoši, motivēti un dzīvē sasniegt griboši cilvēki, tad ar Latviju viss būs kārtībā. Latvija var un varēs. Ja? Nevelti vairāk kārt pieminēta Armēnija. Tur Latvijas uzņēmums uzsācis darbību pirms pusotra gada, un šodien mūsējie tur tikuši pie vairākiem labiem klientiem. Gada apgrozījums Armēnijā ik gadu ievērojami aug. Pērn tas sasniedza 220 000 eiro. Mūsu tā attīstība ir bijusi tāda, nav bijusi lēcienveidīga. Viņa ir bijusi tāda līdz šim, kad mūsu apgrozījums ir mērāms 4,5 miljonu eiro apmērā par iepriekšējo gadu. Viņa ir bijusi tāda bez tādiem izteiktiem lēcieniem. Ja, viņa ir bijusi tāda vienmēr uz augšu, bet bez tādiem straujiem lēcieniem, es teiktu. Ja, un, tad sajūtot to, ka šis attīstības posms kaut kā sāk buksēt, ja, mēs sapratām, ka mēs vairs nevaram paļauties tikai uz vienu tirgu, mums ir jāsāk kaut kas domāt globālāk, mums jāskatās globālāk. Protams, mums nav, ja man ir jākonkurē ar tādu 7 miljardu eiro apgrozījumu milzi, man ir grūti. Tieši tāpēc mēs arī ejam varbūt tās sākotnēji uz šiem te eksotiskajiem tirgiem, kādi ir Armēnija, Azerbaidžāna, Kazahstāna, Uzbekistāna, Taģikistāna, Ukraina, ja, jo tur šie lielie starptautiskie, viņi baidās, tam pašam ISS-am Krievijā ir uzņēmums, kurā ir 25 darbinieki, jo viņi šajos tirgos nav pieraduši strādāt. Viņi jūtās komfortabli Ķīnā, jūtās komfortabli Rietumē Eiropā, un mums, tā ir mūsu priekšrocība, kas ir jāizmanto. Aizbraucot uz Azerbaidžānu, mēs viens otru saprotam, Armēniju mēs viens otru saprotam, Kazahstānā es aizvedu Raimondu Paulu disku, viņš zina, kas ir Raimonds Pauls, jā, es, zinu armēņu konjaku, un tās mentālās īpašības palīdz mums saprasties un kopīgi veidot biznesu. Armēņu viesmīlība, viņi ir, man liekas, nekas augstāks pasaulē nav, jo būtībā tā arī pats armēnis sāk. Ja viņam kabatā būs nosacīt 1 centīms, tad viņš vienalga aizies pie viena kaimiņa, pie otra, pie trešā un uzklās galvu tev par 100 latiem. To es arī personīgi arī neslēpšu, arī nācās ar to saskārties, jo veicot šo, filiāļu apbraukāšanu, katrs filiāls direktors, vadītājs uzskatīja pa godu ieaicināt pie sevis kabinetā un ātri ekspromptam uzklāt galdiņu un pacienāt man ar armēņu konjaku. Ja? Uz to reģionu skatāmies, un šobrīd arī jau ir signāli tā, kad zina par mums Armēnijā, ka mēs to darām, ja, un ir jau signāli no blakus valstīm, kad viņi ar grib mūs redzēt. Ja, Te mēs izmantojam mūsu mazās Latvijas prioritāti, kad jādara darbs ir tā, lai par tevi runā un tava atbalsts iet tev pa priekšu, jo salīdzinot, lielā Krievijā, ja gadījumā kaut kas nesanāk vienā Krievijas stūrī, dodies uz otru Krievijas stūri un par tevi neviens nezina. Tad Latvijā ir tā, ka būtībā tu nedrīksti tā darīt. Tikko mēs esam piedzīvojuši lielāko krīzes vilni, kāds
ir bijis pēdējos 15 gadus. Līdz ar to mēs esam ļoti gatavi pārmaiņām. Ja, teiksim, un šī krīze bija arī tas signāls, ka mēs nevaram būt atkarīgi no viena tirgus. Mēs esam izauguši tik lieli, kad, ja teiksim, šeit Latvijā vienkārši tas tirgus nokrīt, tad ko mēs darīsim ar cilvēkiem, kuros mēs